Lielais hokejs atkal Rīgā. Tā mēs teicām par katru Dinamo Rīga spēli, kur notika arēnā Rīga un bija gaidīta visiem līdzjutējiem gan klātienē, gan pie televizora ekrāniem. KHL regulāro čempionātu Dinamo noslēdza ar 60 spēlēs gūtiem 77 punktiem. Arta Ābola vadītā komanda guva 25 uzvaras. Aizvadīta kārtējā 7. KHL sezona. Laiks izvērtēt rezultātus un tikties ar līdzjutējiem jau tradicionālajā sezonas noslēguma pasākumā. Sandis Ozoliņš, kapteinis, kurš Dinamo sastāvā aizvadījis 4 sezonas kontinentālajā hokeja līgā, 224 spēlēs kā aizsargs guvis 28 vārtus un izdarījis 89 rezultatīvas piespēles. Spēļu pieredze NHL, izcīnītais Stanley Kauss, dalība valsts izlasē, nav šaubu, ka atvadoties no hokeja, viņš pelnījis īpašu godināšanu šajā reizē. Šeit, Rīgā, tavā dzimtajā Rīgā, ir tavi uzticamākie līdzjutēji visā plašajā pasaulē. Protams, ka visi viņi nevar ierasties, bet vai ir kāds, ko īpaši gribētu šodien redzēt šajā brīnišķīgajā pasākumā? Noteikti manu mammu, Veltu, manu māsu, Eiriju. Vēl ir daudz cilvēku, ko es vēlētos redzēt. Diemžēl mans tēvs aizgāja mūžībā pirms neilga laika, un viņš noteikti būtu pelnījis atrasties šeit, un es domāju, ka viņš būtu ļoti lepns. Dinamo Rīga nav iedomājams bez Sanda Ozoliņa, tā teica Juris Savickis. Es domāju, daudziem cilvēkiem tagad asars acīs. Teiksim vēlreiz tādiem lielu, milzīgu paldies! Ļoti svinīgs brīdis, jo Sandis pareizi pateica. Viens pats, kas ir spēcīgs, bet 100 reizes spēcīgāks viens ir tad, ja tev ir komanda. Sandis vairāk nespēlēs mūsu komandā, bet tīri simboliski. Viņa kraklis būs te, kas nozīmēs, ka Sandis būs vienmēr ar mums, ar mūsu komandu. Mēs kā parasti katru gadu sezonas noslēgumu organizējām arēnā Rīga. Arī šoreiz mēs tā bijām izdomājuši, un tas pasākums bija skaisti izdomāts. Un tad mēs jau sen domājam, kā izdarīt tā, lai pagodinātu Sandi, kurš beidz savu sportisko karjeru, aktīvo sportisko karjeru. Tas nenozīmē, ka viņš beidz sportisko karjeru kā varbūt kā citādā kaut kādā virzienā, bet kā hokejs, kas spēlē uz laukumu, viņš faktiski beidz savu sportisko karjeru. Tas bija tāds diezgan pasākums, grūts, jūtīgs. Jā, žēl, bet gadi iet, neko darīt. Jā. Tā kā tas vienkārši tā iznāca ļoti labi, ka mēs gada noslēguma pasākumu, kad Rīgas Dinamo teica paldies saviem līdzjutējiem. Un tas sakrit tā, kad arī Sandis Ozoliņš tieši arī tādā momentā teica paldies līdzjutējiem par to, ka viņi tik ilgus gadus atbalstīja. Viņa spēli, viņa varbūt skatienu uz hokeju, viņa cīņas spāru un tā tālāk. Skaidrs, ka Sandis ir, viņš ir gan daudz, viņš māk runāt, bet vairāk viņš ir darījis.
Latvijas mērgā noteikti leģendārs spēlētājs. Varbūt prieks tikai, ka man ir bijis tas gods gan spēlēt kopā ar viņu, gan vienu sezonu trenēt kopā. Un viņš daudz ir darījis gan Latvijas hokejam, gan konkrēti Rīgas Dināmo palīdzēs. Daži hokeja eksperti teica, ka Sandis Ozoliņš ir visu laiku labākais mūsu hokejists, un šobrīd pret to šķiet ir neiespējami iebilst. Kad bērnībā spēlēju hokeju pagalmā, tad lielākais sapnis bija gūt vārds pēdējā sekundē, un tie būtu uzvaras vārdi un uzvarēt spēli. Tas bija tas sapnis. Par kaut ko šādu, kas šodien notika, vai kas vispār noticis manā karjeras laikā, es pat nesapņoju. Es esmu atdevis visu, kas man bija, varētu teikt, visus spēkus, visu enerģiju, kas man bija, man vairāk vienkārši nav vairāk ko dot hokejā. Priekš manas karjeras noslēgums un spēlēt mājās un gūt patiesu tādu gandarījumu un emocijas. Un, lai arī mēs nesasniedzām tās virsotnes, bet mēs noteikti sasniedzām vairāk nekā jebkurš no mums gaidīja, un pat varbūt tās mēs no sevis gaidījām. Un tas lielākais gandarījums. Gandarījums sevi, kad pārvar sevi. Un tā iespēja man tika dot. Un par to es esmu ļoti pateicīgs, un ja nebūtu bijis Rīgas Dināmo, tad nebūtu tāda man iespēja bijusi. Kā jau ierasti sezonas noslēguma pasākumā, hokejs sacentās dažādos veiklības un hokeja prasmi vingrinājumos, tā demonstrējot savu meistarību. Neizpalika arī bullīšu sērija, kas parasti īpaši priecē hokeja skatītājus. Savukārt hokeja aktivitāšu starplaikos skatītājs izklēdēja un priecēja mūziķi Dzels Vilks, Bermudu divstūris, Trijāns Parks, Kulmans Reportu un Latvian Blues Band. Kā vienmēr darbojās rotaļistaba, suvenīru kiosks, notika viss, lai skatītāji justos labi, kā ierasts Dināmo spēlēs. Bet, ja analizējam aizvadīto spēļu sezonu, jāpiemina, ka komandas kapteiņa postenis tukšs nepalika. Šo vietu pēc Sanda Ozoliņa ieņēma Lauris Dārziņš. Protams, tas ir liels gods, tas ir tava mājas pilsēta, es te esmu uzaudzis un būt Dināmo kapteinim. Un pie tam vēl būt nākamajam, teiksim, rindā pēc Sanda Ozoliņa. Tā kā, tas ir, kā amerikāņi teikt, tas ir lielas kurpes, kuras aizpildīt. Ja? Un es daru, ko varu, bet fakts, ka būtu muļķīgi, ja es censtos atdarināt viņu. Protams, ir ņemts kaut kāds piemērs, viņa lieliskais piemērs, kaut kādi padomi un tādā ziņā, bet es domāju, ja sāktu atdarināt, to puikas uzreiz just, un tas izstītos diezgan smieklīgi. Tā kā, protams, tu paņem kaut kādas lietas no tiem līderiem, kas tev ir bijuši ģērbtuvēji iepriekšējās komandās. Jāsaka, arī kolektīvs mums ir ļoti labs, viens otram palīdzējām. Es uzreiz jau pateicu, ka ja man ir tas gods būt kapteinim, tad tomēr es esmu jauns kapteinis, un ja kādam ir kas sakāms, viņi var droši to teikt, un kolektīvs bija labs, palīdzēja. Jā, Dārziņš ir labs kapteinis, un es gribētu novēlēt viņam veiksmi. Varbūt, ka viņš būs arī kapteinis Latvijas izlasē, tas tā var būt, mēs par to runājām. Varbūt nē, tas tāds filozofisks jautājums. Es gan gribētu, lai viņš būtu kapteinis Latvijas izlasē, līdz ar to viņš būtu paaudzies un būtu labāks kapteinis Rīgas Dināmo. Jāatzīst vēl kāda lieta. KHL šobrīd veiksmīgi darbojas 3 mūsu treneri – Harijs Vītoliņš, Pēteris Skudra un Dināmo Artis Ābols. Kā aizgājušo sezonu vērtē mūsu treneris? Tāda grūta sezona, teiksim, gan bija dažādas problēmas, gan ārpus laukuma, gan laukumā problēmas, un bija kāpumi, kritumi. Diemžēl ar visu šo kopā, tur, kur mēs gribējām, tur mēs netikām. Respektīvi, izslēgšanas spēlēs mēs, diemžēl, neiekļuvām. Čeits Genovējs gan labi, Jurčīna labi ierakstījās, Sedlačeks mums jau no pagājušās sezonas, no jauniem spēlētājiem, mums no Rīgas gan Sarkans, gan Iļas Ejevs spēlē, gan Augstons, gan Rauls Grimbārs, gan Rodrigo debitēja KHL un gan veiksmīgi no viņa. Viens no skatītāju mīluļiem ir uzbrucējs Miķels Rēdlis, kurš 4 gadus nospēlēja Dināmo, tad pārcēlās uz Jaroslavļu un ir atkal atgriezies Rīgā. Komanda bija tiešām, man liekas, ļoti labu. Klimats arī komandā, man liekas, bija labs. Kaut kas, varbūt, nesanāca. Sezonas sākums nesanāca, pēc tam it kā
iespēlējamies un bija labāk. Mums ir atbalsta brīnišķīgi fani un atbalsts šeit ir vienkārši fantastisks un tas dod papildus adrenalīnu spēku spēlēt hokeju. Principā sezona nav beigusies, jo ir tagad mazliet atelpa un ir sākās izlases trēniņu un jāgatavojas pasaules čempionātam. Tiešām Dinamo hokejistiem jādomā par jau tūmā esošo pasaules čempionātu un jāteic, ka šo sezonu par laimi lielu traumu un savainojumu laikam nav bijis. Faktiski viņi tagad līdz mēneša beigām sārstēsies visu, un tad sākas izlase. Tad viņa lielākais vairums, protams, iet uz izlasi, un tur turpina darboties. Nu, un tad tas nākamais posms ir vasarā, kad viņi beiguši ar izlases darbību, tad, lai sagatavotos nākamajai sezonai, tad mēs iesējām visus medicīnas apskatu jau tā diezgan pamatīgi, lai zinātu, vai viņš nāk uz nākušo sezonu jau pilnīgi bez nekādām kaitām. Tur ir iekšā gan sirsniņa, gan analīzes, gan viss pārējais. Ko par aizvadīto sezonu un Dinamo iespējamo nākotni saka Juris Savickis. Mēģināsim noskaidrot arī to. Jā, es jau kādreiz esmu izteicies, ka man gribētos, protams, es būšu pilnīgi apmierināts tikai tad, kad mēs iegūsim Gagārina kausu. Viens kauss mums ir. Gribētos arī iegūt Gagārina kausu, bet mēs vienmēr komandai stādām divus uzdevumus. Pirmais uzdevums, tas ir minimālais uzdevums, iekļūt play-offā un pēc tam cīnīties par pirmo vietu. Šoreiz, tas ir otru reizi no 7 sezonām, ka mēs netikām play-offā. Tas nozīmē, ka faktiski mēs 5 reizes tur spēlējām. Tikai 2 tur nespēlējām. Un jāsaka arī tā, kad spēlēt play-offā, drīzāk sakot, tur tikt, kļūst arvien grūtāk. Komandas spēlē arvien labāk, līmenis aug, un rezultāti kļūst arvien blīvāki. Un šogad tas pilnā mērā apstiprinājās. Bet faktiski komandas nespēlē slikti šogad. Bija tik skaisti emocionāli momenti, tik skaists emocionāls uzvars, kas radīja skatītājiem prieku un arī mūsu vadībai. Tā kā es negribētu pateikt tā, ka pilnīgi pesimistiski novērtot šo sezonu. Bija ļoti labi momenti. Netikām play-offā nekas, bet tāpēc spēlējām diezgan labi. Tā pašā laikā piesaistījām daudz jaunus sportistus. Tā pašā laikā izvērtējām mūsu galveno treneru. Tā pat laikā mēs paskatījāmies, kā galvenais treneris radīja to kolektīvu, kuram jāstrādā varbūt nākotnē un tā tālāk. Tā kā ir daudz tādu pozitīvu momentu, kad es nekādā gadījumā nenovērtētu sezonu pesimistiski. Par nākotni man nav ko daudz runāt. Jāsaka tā, kad kontinentālā hokeja līgā notikuši tādas organizatoriskas pārmaiņas un izstrādāts jauna stratēģija uz 3 gadiem. Un tā stratēģijas ietvaros būs kaut kādas pārmaiņas. Un tas nozīmē, ka mēs mēģināsim piedalīties šajās 3 sezonās. Bet jāsaka atklāt, ka ģeopolitiskā situācija nav labvēlīga šodien biznesam principā. Mūsu komandu, Rīgas Dinamo komandu uztur tīri biznesa, kā arī daudz citas komandas uztur biznesa. Ja biznesa nav, naudas nav, līdz ar to komanda nevar spēlēt. Tā ir ļoti vienkārši sakarība. Un šodien tā notiek dēļ tā stāvokļa, kāds ir. Biznesam arvien grūtāk nopelnīt naudu. Bet es ceru, ka mēs kaut kādā veidā tomēr ierakstīsimies diezgan tādā nopietnā ģeopolitiskajā situācijā. Kā jau vienmēr, Dinamo Rīga ar šo lielisko sezonas noslēgumu pasākumu pateicas visiem saviem uzticīgajiem līdzjutējiem, kuri 7. sezonas laikā atbalstīja komandu, bija kopā ar to uzvarās un zaudējumos. Viens no lielajiem iegūmiem – mūsu bērni, skatoties šīs spēles, redz to skaistumu un arī vēlas kļūt par hokejistiem un dodas trenēties. Un bez Dinamo mēs diez vai redzētu atkal Sanda Ozoliņa lielisko spēli pašu mājās Rīgā. Novēlēsim hokejistiem veiksmi pasaules čempionātā un ar cerībām gaidīsim rudeni lielo hokeju atkal Rīgā.